Limanas kundze, godātais Saeimas priekšsēdētāji, ziedotāju komandu. Bet īpaši sveiciens tur tām runcīm un tām sunīm, kas tur arī augšā otrā stāvā tagad ļoti uzmanīgi klausās visās šajās runās un norisēs. Mīļie draugi, man tiešām ir liels prieks jūs sveikt Ziedot LV komandu 20. dzimšanas dienā. Prieks tāpēc, ka liela labdarības organizācija briedumu var sasniegt tikai sabiedrībā, kurai nav viena alga. Un Ziedot LV ir sabiedrības spogulis. Šis spogulis parāda mūsu vājās vietas, gadījums, kad valsts vai pašvaldība savējiem nevar palīdzēt, bet tas pats spogulis izgaismo mūsu spēku, spēju just līdzi un vēlēšanos palīdzēt. Tas izgaismo spēju uzticēties. Mēs varam svinēt jūsu 20 gadi, jo jūs esat radījuši un noturējuši sabiedrības uzticību. Bez uzticības laikam sanāktu kāda viena vai divas kampaņas. Ļoti gaidas kampaņas, bet ar to arī tas viss beigtos. 20 gadi nav briedums tikai labdarības organizācijai. Tas ir arī sabiedrības briedums. Tas pienāk tad, kad pareizi šķiet dalīties. Tas ir tad, kad no vēstulē paši tiek galā pāriem uz silta. Nav jau žēl. Tagad mēs neesam pati bagātākā tauta pasaulē, taču pērn Ziedot LV sasniedz to ziedojumu rekordu. Gadā, kad lielai daļai iedzīvotāji nācās pārplānot savus tēriņus un meklēt papildu iespējas piedalīties. Bet mēs zinām, ka krūtība priekšā galva nav jānokar, bet taisnotrādi, tā ir jāticē. Skeptiķi varētu sacīt, ka ziedošana ir tikai tāda atmazgāšanās vai āršķirīgas pauļu spodrināšana. Gan jau kādam tas tā arī ir. Taču es to redzu vairāk kā savas dzīves uzlabošanu, palīdzot citiem. Palīdzot Ukraiņiem sargāt savu dzīvību, mēs sargājam arī savu valsti. Palīdzot svešiem bērniem izveseļoties, mēs palielinām laimīgu cilvēku skaitu mūsu Latvijā. Mēs parādām, ka tādu svešu bērnu nemaz nav. Palīdzot otrā cietušajiem, mēs sirdī noglabājam cerību, ka nelaime nepalīdzēs arī mums. Palīdzot savējiem, mēs palīdzam sev. Izdzīvošanas pamatā ir savstarpējs atbalsts. Turklāt labdarība palīdz ārstēt arī vientulību, jo atbalstot svešu cilvēku, svešais kļūst par savējiem. Šobrīd es nemēģinu kādu pierunāt ziedot, tas jādara tikai tad, ja to vēlās. Ja to vēlās no sirds. Labdarība atšķirībā no nodokļiem, kas arī personīgo līdzekļu nodošana kopīgam labumam, ir brīvprātīga. Gribi ziedo, negribi neziedo. Šīs dienas garīgnieks, protams, nav vienīgā iespēja palīdzēt citiem. Vieni grib ziedot naudu, citi piedalīties, organizēt nest un celt. Es domāju, ka arī Rūta Dimanta un Ziedot LV komanda nedusmosies, es sacīšu, ka var izvēlēties arī citus ceļus. Kā dot sabiedrībai, ko un kā atbalstīt, tas ir jāvien mums katram pašam. Vienam svarīgāka dabas aizsardzība, citam senioru aprūpe, bet vēl citam atbalsts Ukrainai. Un ir arī tādi, kam svarīgi ir tas viss kopā. Es šovakar nebūšu ne pirmais, ne pēdējais, kurš teica paldies Ziedot LV, gan komandai, gan ikvienam, kurš kaut ar mazumiņu ir atbalstījis citus. Bet ir vēl viena lieta, kas ir šodien jāuzsver. Paldies ir pelnījuši arī tie, kas ir vērsušies pēc palīdzības. Brīdī, kad tā jau ir slikti, saņemties un lūgt atbalstu noteikti nav viegli. Bet par to nav jākautrējas. Manuprāt, tādi ļaudis, kas nekad nav bijuši atkarīgi no citu palīdzības un atbalsta, vienkārši neeksistē. Un ja eksistē, tad tie laikam ir kaut kādi ciponētieši. Vai eksistē ciponētieši, nezinu, pagaidām ticam pierādījumu nav. Mēs šo gadu laikā esam iemācījušies dot, un šī prasme tikai augs. Bet mums vēl daudz un dikti jāmācās atzīt, ka ir slikti un ka dažreiz ir jālūdz palīdzību. Šī spēja noderēs gan darbā, gan personiskajā dzīvē.
mūsu latviešu tautas dziesmu, gan aicinu likt bērnu zemakmeņu nepār dziedot. Liksim tā akmeņi nekas jau nepazūd. Dalīta bērni ir pusbērni. Bet šīs formulas sanāk, ka dalot bērnu ar daudziem tūkstošiem cilvēku, pakļūst pavisam niecīgi un viegli risinājumu. Jau rīt mums visiem būs jauna darbība. Bet šis ir īstais mirklis, lai mēs atskatītos uz to, cik bērnu kopīgi esam sadalījuši un padarījuši par atrisinājumu un izaicinājumu. Un tā jau ir laimīgāka Latvija nekā pirms 20 gadiem. Būvēsim to vēl laimīgāk nākamajām paudzēm nākamās 20 gadus. Paldies! Paldies!